Crown Latvija ar automašīnu un citas tehnikas pretrūsas apstrādi nodarbojas jau 14. gadu. Pagājušajā gadā vien apstrādātas 6500 automašīnas. Negribētos ticēt, ka pa šo laiku nav izveidojies savdabīgs tops un arī anti-tops. Ekskluzīvi autoziņām Crown Latvija pārstāvis gatavs atklāt biežāk rūsējošās, kā arī izturīgākās vieglo automobīļu markas. Visvairāk rūsējošākās automašīnas, kas bija ļoti pārsteidzoši, ir no Japānas. Tātad Japāna, Koreja, tātad Āzija principā, ja. Un kas bija vēl pārsteidzošāk, kad īstenībā Lexus ir, mums viņš asociējas ar ļoti lielu prēmiju, ja, un ar lielu cenu un tam līdzīgi. Tad šeit mēs esam novērojuši, ka Lexus automašīnām pretrūsas apstrāde, rūsa kā tāda ir liels izaicinājums mūsu platumgrādos, kur ir ceļa kaisāmie reaģenti. Bet runa iet par 10 un vecākām automašīnām. Tātad 10 gadi un vecākas automašīnas. Tādējādi nav brīnums, ka rūsas olimpiādas spožākie atlēti ir transporta līdzekļi, kas pārsvarā novērojami daudzstāvu apbūves pagalmos. Antitopā augšpuse varētu būt noteikti Lexus RX, kas ir Latvijā ļoti izplatīts un ļoti populārs modelis. Nākamais būtu Mitsubishi Outlanders L200, Mitsubishi ASX, teiksim, 3., 2. vieta dalās gan ar Mazdas automašīnām. Mazda 6 modelis vēl joprojām ir, lai gan uzlabots, bet tik un tā viņam ir izteikta rūsa, ja. Bet tālākais gan mūs pārsteidza. Izrādās, ka brūnais mēris līp arī ar kvalitātu un izturību izslavētajai Toyotai. Toyota RAV4, Hilux, Toyota Land Cruiser, tas ir ļoti izteikts, teiksim, praktiski katrs otrais Land Cruisers ir ar tādu jau stipru rūsu. Bet kā tad neoficiālajā rūsiņu topā izskatās Eiropas ražotāji? Ļoti sācis grēkot ir Volkswagens, ja, tad mums ir praktiski katrs Volkswagens jau ar stipru rūsu. Pirmais ir komerctransports, tas ir Krafteri, tad ir Passati, saucamie T-Roc. Par atsevišķu Volkswagen grupas modeļu, tostarp arī Multivan vārgo noturību pret koroziju, ir dzirdēts. Bet zviedru Volvo, tas taču gan nerūsē. Tautā mīts ir, kad Volvo ir tāds kārtīgi uzticams un nerūsē un tam līdzīgi. Tieši pretēji, tad Volvo šeit ieņem 2. vietu antitopā, ja, un Volvo ir diezgan patīk parūsēt. Ja. Tas ir mūsu lielākais pārsteigums, kad Volvo automašīnām ir arī Volvo īpašniekiem jādomā par kā aizsargāt savu auto no rūsas. Un kā bieži lasāms fórumos, krāsas, burbuļus un brūnus pleķus mūsu apstākļos prasmīgi prot izaudzēt arī citi prēmijum vāģi. Pēc mūsu datiem 3. vieta varētu būt Eiropā Mercedesam noteikti, sākot ar Sprinter, V klasi, C klasi, arī to pašu galveno prestižo S klasi. Noteikti nevaram neņemt vērā Jaguar automašīnas, kurām tā ir arī izteikti problēma, kā arī Land Rover, Range Rover, tie būtu Evoque, tie būtu Range Rover Sport, Range Rover Vogue. Bet tagad pievērsīsim uzmanību izstrādājumiem, kas Crown Latvija ieskatā rūsē ne tā kā nemaz, bet noteikti mazāk par citiem. Koreja tas būtu Hyundai, kas ir īstenībā ok, un arī Kia, kuras nav tik traki. Ja, ja mēs skatāmies Eiropas virzienā, tad tāds diezgan liels pārsteigums ir franču automašīnu ražotāji. Tad tie būtu Citroen, Renaults, Peugeot, ir ok. Kas to būtu domājis, vai ne? Un ar to sensācija vēl nav galā. Eiropā vēl viens no ražotājiem būtu Opels, kas būtu jāuzslavēj, jo mēs zinām veco joku, ja, kad visi Opeļi rūsē jau pat nepiedarbinot, ja, un tam līdzīgi, un dažādas tautā klīst anekdotas. Opels ir ļoti pielicis. Ja mēs skatāmies, teiksim, uz Opel Astra, Opel Insignia, 10 un vairāk gadus vecām automašīnām, tad viņas ir jāatzīst ļoti labā vizuālā rūsas stāvoklī. Protams, ka šis apkopojums ir subjektīvs un izriet no Crown Latvija klientu profila. Pārsvarā tās ir 10 līdz 15 gadus un pat vecākas automašīnas. Taču boksos iebrauc arī jaunāki auto un novērojumi nav iepriecinoši. Mūsu klimatiskos laikapstākļos, braucot ar jebkādas markas automašīnas, vienalga no kuras pasaules malas viņi būtu, mums nav variantu. Viņas rūsēs visas. Pretrūsas apstrādes speciālisti iesaka apsteigt rūsu. Tieši tāpēc nereti tiek apstrādāti arī pilnīgi jauni auto. Noteikti, ka nevajag
pieņemt šādu te domu, kad vēl vajag jau uzreiz preventīvi sākt darīt. Bet jūs jebkurā no krauna centriem varat iebraukt un bez maksas veikt šo te rūsas defektāciju, kur mūsu meistari pacels augšā jūsu automašīnu un, tiksim, defektēs to rūsu stāvokli, cik viņš ir liels vai mazs, jo bieži vien ir tā, kad cilvēks ir iegādājis automašīnu, 10 un vairāk gadus vecs, un viņi vizuāli izstās ļoti labi, bet patiesībā tur rūsas caurumi ir tikko metināti vai aizsmērēti ciet ar mastiku, noslēpti un tam līdzīgi. Un tad sanāk, ka tas cilvēks nopirks kaķi maisā. Varbūt pat pirms jūs to darat, jūs varat arī izmantot šo te iespēju iebraukt kraunā, pacelt augšā, lai mēs iedodam savu redzējumu rūsas stāvoklī. Varbūt nevajag pirkt šo auto.